Labdieniņā! Visiem karstu sveicienu no siltās zemes Eģiptes. Šodien veicam mēs ierakstu, jo internets šeit ir diezgan švaks. Tāpēc, lai mēs nezūdam runājot ar jums, mēs izdarīsim tā, lai tas būtu kvalitatīvāk. Pēc iespējas daloties ar informāciju, ar to, kas ir noderīgs, ko mēs paši esam atklājuši priekš sevis daudz gadu jau garumā, kā tad sev palīdzēt savai veselībai ceļojuma laikā būt pēc iespējas labākai, pašiem būt pēc iespējas stiprākiem, maz nogurušiem, ar cietiem nerviem, kā saka tautā, un ar milzīgu labu pašsajūtu un laimes izjūtas visa ceļojuma laikā. Jā, jo tas ir ļoti svarīgi, jo ja nav tās veselības, tad ceļojumu nevar tā izbaudīt. Tāpēc pats pirmais būs tas, ka mēs iziesim cauri visiem tiem galvenajiem punktiem, kam ir vispār jāpievērš uzmanība ceļojot. Tātad pats pirmais un pats svarīgākais ir paskatīties, kāda ir pārtika vispār tur, kur jūs atrodaties. Jo, piemēram, pēc mūsu pieredzes, esot siltās zemēs, mēs nekad neēdam salātus, kas ir tādi samiksēti, tīpaši vai no dārziņiem vai kaut kas kopā salikts. Tas ir pats pirmais. Ēdiet svaigus, kas ir atsevišķi, ko jūs redzat, ka tiešām tā ir kvalitāte. Un vispār vajag izpētīt punktus, vajag izpētīt to, kas jums tur ir, lai neēstu uzreiz nepazīstamu pārtiku. Un tātad, runājot vēl par veselību, pats svarīgākais ir ūdens. Cik daudz mēs viņu dzeram un cik kvalitatīvu ūdeni, jo ūdens ir pirmā palīdzība pie jebkādām veselības problēmām un arī, lai mēs būtu veseli. Nākošais punkts ir mūsu vēdera labsajūta. Un turpat ir vairākas lietas, mēs izstāstīsim vēlāk sīkāk, bet lai vēdriņš mums murātu, lai viņš labi justos. Ļoti svarīga ir lieta, kad jāpalīdz mūsu filtrācijas sistēmām, akniņām un ierītēm, lai viņas labi strādātu, tad arī mēs paši labi jutīsimies. Enerģiju mums vajag. Tas ir nākošais punkts, kas ir ļoti, ļoti svarīgs, jo ceļojam, staigājam, peldamies varbūt baseinos un jūrā, un enerģija ir vajadzīga, tad noteikti ir jāpalīdz savai enerģijai. Nemazāk svarīga mums ir nervu sistēma ceļojumā, lai tā būtu vienmēr pabarota, vienmēr labi atpūtusies gan nakts laikā, gan arī dienas laikā turētu šos slodzi un varbūt zināmus pārbaudījumus, kas mums nāk pretī. Un nemazāk svarīgs mums ir, kā jūtās mūsu pašu organisma āda. Ja mēs esam siltās zemēs, jo šī īpaši šeit, kur vairāk ir saules, tad mums ir jāpadomā, kādi būs mūsu aizsarga līdzekļi, lai šo saules gaismu, jeb saules enerģiju, mēs tā dozēti varētu ielaist sevi iekšā un neapdegtu, piemēram, vai nepārkarstu saulītē. Un, protams, katram kaut kāda individuālā nepieciešamība, jo man šeit braucot, man bija arī tā kā kaut kāds jūtīgs papēdīts, tad, ja kas no katram ir, to noteikti padomājiet un paņemiet līdzi, lai tas netraucē ceļojuma laikā. Ko, sāksim šķirtināt? Sākam. Ūdens. Ūdens, kā mēs zinām, dzīvības pamats un visnotaļ nozīmīgs, un kā mēs izejam cauri lidostai drošības kontrolē, mēs zinām, ka mums visi māju ūdeņi ir tā kā jāatstāja aiz borta. Un jārūpējas no jauna par ūdens režīmu. Tātad, lai mums būtu pietiekoši labs ūdens kvalitatīvs, mēs lietojam koralmaini, ja tā ir minerālu kompozīcija, kas ļoti uzlabo ūdens īpašības, nodrošinot to ar minerālu vielām, kas ir vitāli svarīgas organismam, mainot ūdens īpašības tādā veidā, kad viņš kļūst draudzīgi un viegli izmantojams mūsu organismu šūniņā. Ļoti svarīgi, piemēram, mums esot šeit siltās zemēs, lai mūsu organismā neuzkrātos tie brīvie radikāļi, ko ļoti daudz arī dara saulīte, ir ļoti nepieciešams tāds produkts kā H500. Viņš ir ļoti spēcīgs antioksidants, kurš savāks visu to lieto un iedos šūniņām spēku un palīdzēs mums būt tādiem veseliem un arī, kad saulītei sakarstam, pilnīgi jutīsiet, kad paliek daudz vieglāk iedzert to H500, jo viņš izvada visus šos brīvos radikāļus organismu tikai stiprinot. Un vēl mans atklājums ir. Šī ceļojuma laikā un arī karstajā laikā ir ļoti noderīgs produkts, kas saucās Ocean Mind,
jeb tie ir minerālvielas no dziļūdens okeāna, iegūtas aptuveni 600 metru dziļumā no tādiem zemūdens geizeriem, kas ir bagāts gan ar magniju, gan ar citiem minerāliem, bet kas veido tādu organismam bāzi, lai viņš ļoti labi varētu tikt galā gan ar tām funkcijām, gan ar pārslodzēm, gan ar zināmām tādām rezervu veidot, lai minerālu vielas palīdzētu mums uzturēt organismā optimālu pH līmeni. Un, godīgi sakot, pat ar šīm ūdens lietām jūs diezgan daudz ko jau aizpildiet. Ja? Jo tur ir gan antioksidanti, gan arī minerālu vielas, jūs radiet to sārmaino vidi, kur nav vieta attīstīties pat arī baktērijām un vīrusiem, bet šeit viņi ir daudz aktīvāki, un tāpēc tālāk ir svarīgi, mēs runāsim par mūsu vēdera labsajūtu. Un šeit ir tādi 3 galvenie tādi posmi. Pirmais, lai mūsos neieperinātos nekādi tur nelūgtie viesi, jo pārtika mums nav tik pazīstama, ja, esot citās valstīs, lai arī kāds vīrusiņš neaktivizētos, jo ir silts laiks un ir ļoti labvēlīgs laiks dažādu vīrusu un baktēriju attīstībai, tāpēc ir daži produkti, kas ir noteikti vajadzīgi. Protams, nedaudz var palīdzēt mums arī Rīgas melnais balzāmiņš, bet visas problēmas tas neatrisinās. Bet arī ieteiktu arī to reizēm var paņemt līdzi. Ļoti labs produkts ir parafaits, kas ir pretparazītiskais, kur ir 12 dažādas zālītes, bet mēs varam līdzi ņemt vai šo parafaitu, vai arī ir izcils produkts melnā rieksta lapas, kuru sastāvā ir gan melnais rieksts, gan melnā rieksta lapu ekstrakts, gan arī oregano ekstrakts, un kopumā tas nodrošina tādas vairākas lietas, pirmām kārtām parazītiem un nelabvēlīgām visām būtnēm ir mazpatīkama vide organismā, ja, un otrs viņš nodrošina to, kad ir zarnu trakta darbība nooptimizējās, gan arī vēdera izeja, un tā skaitā arī žultspūšļa un gremošanas sistēmas darbība tiek optimizēta latviski sakot. Un ja tomēr esiet tādi uzņēmīgi pret vīrusiem un baktērijām, tad vēl varam ieteikt tādus produktiņus kā kaķenaks, kurš ir tāds imunitātei vairāk vēl palīdzējis arī, vai arī skudrukoka mize. Skudrukoka mize, viņa ir ļoti interesanta ar to, kad augot Dienvidu Amerikā, senie indiāni viņus devēja kā dievišķo koku, jo uz viņa vienkārši neaug sēnes. Iedomājieties, ja neviena sēna uz šāda koka neaug, tad viņš ļoti var palīdzēt mūsu organismam, aizsargājot gan un radot šo te maz patīkamu vidi gan vīrusiem, gan baktērijām, gan sēnītēm un vēl veselai rindai mūsu nedraugu, lai mēs varētu sevi pasargāt ceļojumu laikā. Jo redz, tur, kur aug sēnes, tur nav ne vīrusu, ne baktēriju, bet te pats sēnes neaug. Tā kā tur vispār neiet runa par kādiem vīrusiem vai baktērijām. Un, godīgi sakot, nav jau vajadzīgs daudz, bet jūs kapsulī paņemat melno riekstu un skudrukoku no rīta, un vakarā tas dod ļoti perfektu tādu labu sastāvu mūsu organisma aizsardzībai. Nākošais vēdera labsajūtai ir fermenti, jo pārtika ir savādāka un arī noārdoties visām šūniņām un arī visi šie brīvie radikāļi, visi tomēr rada tādas lietiņas, kas ir jāizvada no organismu. Un šeit fermenti ļoti labi palīdz. Un ja mums ir 2, katrs atkal, protams, izvēlās, kas kuram ir labāks, ir papaja, kā končiņa var pēc ēšanas vienmēr nosūkāt, vai? Jā, vai ir asimilators, kurš ietver sevi jau tāds 7 grupu dažādas fermentus, kas palīdzēs uzņemt to pārtiku, sašķelt daudz efektīvāk, palīdzēs mūsu aizkuņa dziedzerim tikt galā ar to jauno situāciju, kas mums ir ceļojuma laikā. Un tā skaitā, būsim godīgi, vai lidmašīna, vai kafejnīcas, vai vēl kādas citas iestādes, reizēm tur ir pārtika tādas kvalitātes, kāda viņa ir. Un tad šie fermenti, asimilators, viņš ļoti nāk palīgā, jo viņi ir augu valsts izcelsmes un viņiem neveidojas atkarības. Un trešais svarīgais posms ir parūpēties par regulāru vēdera izeju. Ja jūs dzersiet pietiekoši daudz ūdeni, neļausiet dažādiem sliktām vieliņām attīstīties un arī fermentus lietosiet, iespējams, mums būs viss kārtībā ar vēdera izeju. Mums šeit pat viņi ir labāki, jo mēs ļoti piedomājam, lai mēs arī lietotu šos produktus. Daudz salātu, zivis, un tā skaitā arī rīsi, bet viņi
Viss ir kārtībā. nerada problēmu. Bet, ja tomēr ir šī problēma, vai arī jūt, ka vajag, starp citu, man problēmas nav, bet es tāpat lietoju magniju, jo magnijs gan ir nepieciešams mikroelements organismam, gan arī, ja daudz staigā, viņš tomēr maziniet kaut kādas tur rauju krampīti vai kaut ko tādu kājām, jā, arī viņš var palīdzēt, un viņš atslābina šo vieglo muskulatūru, līdz ar to arī vēdera izeja ir daudz labāka un vieglāka. Jā. Tad turpinām tālāk. Mums ir ļoti svarīgi, kā strādā mūsu aknas un nieres visa ceļojuma laikā, jo tie ir lielie organisma filtri, kas spēj attīrīt gan asinis, tad palīdz regulēt mūsu asins spiedienu un visus pārējos organismu procesus. Viņas darbība ļoti tieši ietekmē. Un arī, protams, līdz ar to arī palīdzot aknām, nierēm un arī mūsu līmfai. Un te mēs tiešām ieteiktu tādus mums visiem pazīstamus produktus, bet kas ļoti palīdz ceļojuma laikā. Tas ir lucerna. Un, ja mēs paskatāmies uz lucernu, viņu izsenes dēvē arī par alfa-alfa. Viņu jau 5000 gadu atpakaļ lika pamata sastāvdaļa, teiksim, zālīšu receptēs. Tad no tiem 1000 gadu ir šī vērtība atklāta iekš tā, ka viņa ir gan satura neaizvietojums aminoskābes, gan vitamīnu K, gan floru. Viņa strādā kā sorbens, viņa strādā arī kā šķiedrvielu zināms avots, lai mūsu gremošanas sistēma labāk strādātu. Un viņas tā iedarbība ir tik universāla, ka tās īpašības varētu stāstīt un stundām ilgi. Bet lucerna ir viens no tiem pamata produktiem, kas mums praktiski jebkuru dienu, jebkurā braucienā ir līdzi. Jā, noteikti. Man vēl patīk arī lakricu lietot, jo šeit tā kā ir diezgan silts. Tas palīdz manai līmfai, arī līmfa uzreiz labāk tek, un ir ļoti veina tāda laba sajūta. Tiešām arī vienmēr iedzerot lakricas sakni, jo tā tieši tā šķidrina, jā, un palīdz līmfas plūsmai. Kam ir varbūt tādas, problēmiņas, pat ne tikai, ka problēmas ar aknu, tad mums ir 2 ļoti labi produkti. Artišoks un Fondetoks. Ja savukārt mēs par Fondetoks varētu stāstīt arī šeit veselu stāstu, bet tā doma ir tāda, ka viņš aizsargā aknas no nelabvēlīgas iedarbības, no brīvo radikāļu iedarbības un palīdz mūsu aknām labāk strādāt un pie kuras tādas, gadās kaut ko iedzert vai ne to apēst. Pārēsties. Jā. Pirmā dienā. Piemēram, jā. Viņš palīdz veikt organismam dabiskā veidā šo detoksikāciju, jeb attītēšanu un aizsargāt, teiksim, mūsu pašu aknīs. Un ne tikai aknīs, viņš tiešām tāds vispārīgs, tāds palīdzīgs līdzeklis, ja kaut kāds smaguma sajūta un viss, viņš arī ļoti labi uzreiz tā nostrādā. Un tagad, es domāju, mēs varētu dot vārdu mūsu ceļabiedriem, un šobrīd tieši Silvijai. Palūk, kas tad viņai ir no šiem produktiņiem līdz, un kas viņai palīdz, un kas viņai noder? Lūdzu, Silvija. Labdien! Jā, es esmu laimīga, ka ceļojumā ar mūsu skaistajiem cilvēkiem. Un man ceļojumā ļoti svarīgi bija paņemt, un ir līdzi koralmainu ūdeni. Tātad es no rīta kādu puslitri 600 ml izmalkoju. Tad arī no rīta es izdaru -500, jā, kādu glāzīti ūdens, labu ūdens, jā. Un tad man ļoti ir, lai mana gremošana būtu kārtībā, lai man kuņģis nesāpētu, aizkuņģis, tad es mums katras mūsu skaistās maltītes, jo te ir tāda izvēle pārtikas produktu, augļi, dārzeņi, siltēdieni. Tātad asimilātori es iedzeru pirms došanās uz pusdienām. Un ļoti labi man patīk man līdzi lucerniņa, korala alfa-alfa, kas ir arī ļoti laba ir kuņģim, tur ir vitamīns, jā, tā ka tas, un tad ir tā, ja jau grib kuņģīs, tas sāk streikot vai grib sāk sāpēt, tad paudārku skudru koku mize, brīnišķīgs, jo viņš ir tā, ka jūs tikko stāstījāt, tad viņš gan ir kuņģim, gan aizkuņģim, gan daudzām citām lietām. Šādi, jā, un, protams, man ir vēl daudz citi produktiņi, pa kuriem jūs jau arī stāstiet. Pamatā tie man var teikt, visi ir līdzi un lietoju.
Paldies! Jā, paldies! Paldies, Silvija, par viedokli, jo mums, redz, kā mums tā kā saskar. Ceļojumus pārbaudīsim. Es zinu, ka Silvija brauc ne tikai uz siltām zemēm, bet arī brauc uz kādu vēsāku zemi. Tur noteikti kaut kur sniegu vairāk ir. Kā tur iet, Silvija, ar produktiem? Kādas tu varbūt ņem līdz tur? Vai kaut kas īpašāks, vai pāris, vai arī tomēr tie, līdzīgi? Īstenībā ir līdzīgi. Jā, un jā, es lietoju pamatā, man ir viss, kas patreiz tika nosaukts, es viņus tā arī lietoju. Man ļoti patīk arī emu tauki, jā, kuri rāda, viņi arī pie apdegojuma der siltajās zemēs, bet arī aizbraucot kaut kur kalnos, mēs arī varam dabūt apdegumu, ja gribam izģērbties un pasauļoties. Un vēl jau emu tauki dod, ja mēs pēc dušas ar viņu mēs iesmērējamies, mēs radam tādu siltumu apvalku. Tas man ļoti arī ir tāds, tāds mans rezultāts ir. Paldies! Brīnišķīgi, Silviņā, liels paldies! Tad mēs nonācam, pie tās enerģijas, ka mums vajag tomēr ikvienā ceļojumā enerģiju, jo saulīte, un pēc pirmām dienām arī mēs ir ļoti forši, bet tomēr viņš tādu sauslodzīti dod uzreiz H500, un man ir viens ļoti produkts tāds, kas man ļoti patīk, arī ikdienā, bet jo sevišķi ceļojumā, tas ir aktivīns, jo aktivīnā arī ir ļoti daudz antioksidanti, plus arī tāpat A un E vitamīns. Tur ir sarkano vīnogu kauliņu ekstrakts, kas ir ļoti noderīgs mūsu šūniņām, flavonoīdu un daudz dažādas lietiņas, kas dod ne tikai to antioksidatīvo iedarbību, bet arī tādu spēku katrai šūniņai, uzreiz tādu enerģiju. Zini, aktīvīnā ir arī tie pamata elementi, lai nosaka pašu to minimumu, kas vajadzētu organismam pa dienu. Tas ir universāls, viens no universāliem. Jo tur ir bišu mātes peru pieniņš arī, un, kā ziniet, bišu produkti ir arī tie, kas ļoti ir pilnvērtīgi, un līdzīgi arī mūsu pat šūniņu un asins sastāvam. Tā kā aktīvīns man viens no top produktiem ir. Tā kā man ceļojumu laikā patīk aktīvam būt, tad es ņemu līdzi arī tādu produktu kā Protivity, kas ir aminoskābes, gan aizvietojamās, gan neaizvietojamās, bet tā lielā atšķirība ir tajā, kad Protivity, tāda viena tablete, viņa uzsūcās organismā aptuveni 20 minūšu laikā. Es zinu, ka šī aminoskābe, viņa jau ir pārstrādāta, bet viņa tur, kur viņai vajadzētu būt pēc 20 minūtēm. Un tas nav tas garais ceļš, tā kā apēst vistu un gaidīt, kamēr viņa pārstrādāsies, sadalīsies pa aminoskābēm. Bet šis ceļš ir daudz īsāks, un tādā veidā es varu koncentrēti uzņemt aminoskābes, kur mēs zinām, ka tās ir kā ķieģelīša pamats, kā veidojas mūsu organismu, no kā veidojas mūsu jaunās organismu šūnas un atjaunojas. Un citu šoreiz gan mēs tā vairāk esam atpūtā un uz tāliem braucieniem Ēģiptē mēs nebraucam, bet kas bija iepriekšējā reizes Protivity man ļoti palīdzēja, mēs kāpām Mūzes kalnā, un tad man bija ik pa laikam Protivity, ik pa laikam viņš dod tādu izturību arī, tā kā tas ir ļoti labs produkts, gan ikdienā, gan vēl jau vairāk ceļojumā. Un tagad es došu vārdu mūsu vēl vienai kolēģītei un ceļa biedram Ingūnai par vēl vienu ļoti foršu produktiņu, kas arī mums ir līdz un bieži noder, bet man liekas, ka viņa saka, bez viņa nevarētu. Lūdzu, Ingūna. Sveiki, viņa draugi. Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā Zoomā, tāpēc, ka es uzskatu, ka katrs ceļojums savā ziņā ir kaut kas ļoti neparedzams. Un arī man šajā ziņā ir ko teikt. Un konkrēti par produktu, kas ir vienkārši brīnišķīgs, un tas ir pentokāns. Pentokāns ir tādas ļoti brīnišķīgas apaļas putojošas tabletītes, kas ir kālija avots, kas ir pamatkomponents, un kā palīgkomponenti tam ir C vitamīns un riboze. Man ļoti patika, kad es skatījos vienā video, kā tā riboze ir tādiem maziem kaustiņiem ielēj mūsu šūnās to kāliju un to C vitamīnu piepilda. Tieši tā riboze ir tā saikne
man ļoti, es nezināju tādu vārdu, bet tas man ļoti uzrunāja, un patiešām ceļoju gan tuvu, gan tālu, pentukāns vienmēr ir manā somiņā, jo mūsu muskuļu audos tātad 90% ir kālijs, viņš ir tieši tur. Un tas ir mums ļoti nepieciešams, lai mums mazinātu nogurumu, mazinātu arī stresu. Un interesantākais ir tas, es biju sagatavojis šodien tādu stāstiņu par nervu sistēmu, kas man ir ļoti būtiski. Es jau teicu tādēļ, ka viss ļoti neparedzams ceļojumos. Un tāpēc arī izrādās pentukāns pieder pie šīs pašas grupas, pie nervu sistēmas, ne tikai pie sirds un ne tikai pie asinsvadiem, jā, bet arī tieši pie nervu sistēmas. Un ja man ļaut jūs paturpināt mazliet, tad es varētu arī turpināt par nervu sistēmu, jā. Mazliet, man ļoti patīk vēl 3 produkti. Man patīk ļoti safrīno, ārkārtīgi jauks produkts, tādēļ, ka šīs produkts konkrēti noņem stresu. Nu, piemēram, tie cilvēki, kuriem ir jāuzstājas auditorijas priekšā un viņiem ir lampu drudzis. Ticiet man, noņem šo te lampu drudzi. Un arī, teiksim tā, saka tautā, ka jāizskaita līdz 10. Aizskaita līdz 5 un iedzer safrīno. No sākuma iedzer safrīno un tad skaita līdz 5. Tie pārējie 5 vairs nebūs vajadzīgi, jā. Lūk. Man ļoti patīk tas, ka tas ir ļoti testēts produkts. Tātad 7 gadus zinātnieki strādājuši pie šī produkta testēšanas. Un šīs te pamatkomponents ir cēlies no Irānas ļoti augstvērtīgā safrāna. Tātad viss ir pamatīgi pārbaudīts un testēts. Brīnišķīgs produkts, grifonija. Es pat sākumā nezināju šī te produkta izcelsmes avotu, bet izrādās, ka tas aug Centrālā Afrikā un Rietumā Afrikā ir tāds augs grifonija, un no grifonijas sēklām tiek veidots ekstrakts, no kura tiek veidots produkts grifonija, kas ļoti palīdz nervu sistēmai, un tur ir tātad šīs ekstrakts un vēl arī B12 un B6 vitamīni, kas ir ļoti būtiski mūsu nervu sistēmas darbībai, un arī sirds un asinsvadu darbībai. Jā, un beigās B grupas vitamīni, kas ir ārkārtīgi garšīgi, kas visiem ļoti garšo. Vienīgi man ir atkal jautājums draugiem, kā ir ar bērniem ar B grupu? Tas ir tik garšīgs, ka mani mazbērni būtu gatavi apēst visu buņģiņu, jā, bet vai drīkst? Es neesmu pārliecināta, vai drīkst. Drīkst, bet ja bērniem ir atsevišķi viņu multivitamīniņi un arī mūsu omegas, protams, mēs dodam tos, bet ja šos mēs nedodam, mēs drīkstam arī, protams, B grupu. Nu, nevajag kā končiņu 5 reizes dienā, bet, protams, kad drīkst, jā. Vienu dienā drīkst, vai ne? Nu, ko es pateikšu, B grupā šajā mūsu produktā ir vici 8 B grupas vitamīni, kas ir ļoti nepieciešami mūsu organismam, tieši nervu sistēmai, tādēļ, ka izrādās, ka mūsu organisms pats neizstrādā šo te B vitamīnu, bet mums ir jāuzņem ar šādiem te brīnišķīgiem zinātnieku izstrādātiem labumiem. Jā, tie ir mani brīnišķīgie favorīti. Un saki, lūdzu, Silvija, lūdzu. Es vēl vēlējos teikt klāt, ka mans vēl ir lecitīns, kas ir vajadzīgs nervu un mielienu apvalkiem un nervu sistēmiņai, un viņš ir aizsargā mūsu aknas, atmiņai, brīnišķīgs produkts. Jā, lieliski, jo lecetīns, man liekas, jābūt tādam tā kā ikdienas produktam diezgan, jo tās nervu šūniņas ir jāpabaro, bet tā grifonija safrīno ir tā kā tiešām pēc nepieciešamības citam cilvēkam. Nu, starp citu, es arī par skolā strādāju, man arī ir grifonija uz maiņām ar safrīno, un Igona pasāsta, kāpēc ceļojumu laikā? Nu, tad par nervu sistēmu es tikai atpūšos. Kāpēc viņš ir vajadzīgs ceļojumu laikā? Īstenībā tā, ka ir, teiksim, konkrētais, man ir tā, ka man ir jāpierod pie pārmaiņām. Es tomēr ienāku skatos un teiksim, situāciju maiņas un tādas, teiksim, tādas lietiņas, kas mazliet kairina to nervu sistēmu. Kaut kas neparedzams. Lidojums pats par sevi, jā. Lai man patīk lidot, gan pacelties, gan nolēsties, bet pie tā vienalga ir jāpierod. Un es skatos, kā citi cilvēki, viņi pilnīgi iekrampējušies tajos sēdekļos. Man bija tāda vēlme aiziet un izdalīt visiem safrīno, lai mierīgi sēž visi.
un nestreso. Protams, tāpat arī laika maiņas, un klimata izmaiņas. Protams, jā. Lieliski, paldies. Nu, mums no visas skatoties ir palikusi vēl viena svarīga lieta, un tā ir mūsu āda. Ne tikai, protams, lielākais viss notiek iekšķīgi, bet arī no ārpusītes jāsargā, un arī mēs esot šeit noteikti sargam savu ādiņu, un noteikti vajag kādus saules aizsargu līdzekļus obligāti. Starp citu, Eģiptē diezgan pat labi nopērkami, kas ir no saules aizsargā, bet pēc tam nāk palīgā mūsu ļoti tiešām foršie produktiņi, kas ir ļoti līdzīgi mūsu tā kā ādiņai, mūsu ādiņas šūniņām, un ko jau arī Silvija minēja, ir emu tauki vai arī emu balzāmiņš, kas ir ar tējas kokēļu. Viņš ir gan tāds uzreiz antibakteriāls, gan arī tas pats emu, kas palīdz mūsu ādiņai kļūt mīkstākai, arī aizsardzībai no saules, un kā jau Silvija teica, tieši lai neveidojas šī aptekumi. Un, ja tomēr ir tādas vietas, kur kaut kādi kukainīši vai vēl kaut kas, vai kaut kādas skrambiņas, noteikti ir ļoti labs šis silver gels, kurš palīdzēs, lai nav šis bakteriālais pamats, lai tur nekas nevairojas. Uzmērē silver gelu uz tās pašas pumpiņas, un pēc tam viņš nožūs, un tad var arī to pašu emu. Un ar citu pat zem deguna emu dziedējošo balzāmiņu pasmērējot, tāda arī vīrusiem baktērijām nenāk klāt. Tā kā tā dot laba aizsardzība. Jā. Un vēl viens produktiņš ir tāds, kas palīdz mūsu muskulīšiem un visam, ja ir sasteigāts vai ir kaut kādi sastiepumi vai vēl kaut kas. Jā, šī produkta sastāvā ir gan kampars, gan emu tauki, gan arī citas dziedinošas vielas. Un ir tā, ka tu viņu sāc lietot, un tajā vietā tā kā paliek tā kā vieglāk atlaiž. Kas tas ir pa produktu? Cool relief. Cool relief, varētu nosaukt. Bet viņam ir tāda iedarbība, ja tu vairāk tā kā pamasē, tad viņš silda, ja vienkārši uzklāja virsū, tad tā poši vēsina. Un tā iedarbība ir, tāpēc, kad viņam salikta tā kombinācija zālīšu un šo vielu ir tāda, ka viņš šūniņām palīdz atgriezties tādās veselīgā stāvoklī un nomierināties. Tāpēc, varbūt ir locītavu un saišu veselību mēs varbūt tik daudz neaizskaram, bet padomājām arī par to, kā mēs jutīsimies, ka mums būs jāveic kāda garāka pastaiga, kas mums palīdzēs atjaunoties. Un kopumā jau šie punkti, ko mēs stāstījām, gan ūdens labs ar savām labajām īpašībām, gan vēdera pašsajūta labajā, gan filtrācija, kas ir aknas nieru darbība, gan viss enerģijas atbalsts, gan nervu sistēmai atbalsts, gan arī šis muskuļu locītavu atbalsts, un lai mēs saulītē neapdegtu, ir tieši mūsu pašu labsajūtai. Un es mēģināšu pēc brīža parādīt bildi, kāds izskatās mūsu arsenāls, ko mēs esam atveduši līdzi. Jā, to var slēgt tālāk, jā. Kā jūs jūtaties, Silvija un Ingūna šeit, un vai tiešām cik jūs spēcīgi izjūtat to, kā šie produkti palīdz? Lieliski, jūtot lieliski, un pateicoties, es domāju, ka nevis domāju, bet tā ir, Korāla kluba produktiem, es jūtos lieliski, enerģijas pilna, vesela. Ingūni? Tieši tā, es vēl zinu, ka aizmirsu par sudrabu, par sudraba, kolēdālo sudrabu. Silvermaks, jā. Jo, teiksim, man pilnīgi pirmajā dienā, kad es sajūtu tomēr to, ka ir klimata maiņa, man sagribējās viņu vienkārši iekšķīgi lietot. Jā, paldies, Silvija. Silvija uzreiz parāda. Jā, brīnišķīgi. Jo redz, te ir tas, ka tiešām mēs varam skatīt, kas izvēlēties. Mums nav šiem katrā punktā pa 3-4 produktiņiem. Ja mums ir katrā šajā viens produktiņš, jūs aizpildat tieši to, lai jūs tiešām justos ļoti labi ceļojumā. Jā, un es ceru, ka ir redzams mūsu bilde, ka foršā dāmas ir redzama bilde. Ziniet, mēs vienkārši sapratām, ka viņš jānofotografē, jo viens galdiņš mūsu istabiņā izskatās šāds no paša ceļojuma sākuma. Mums ir tieši tāds precīzi tāds pats. Jā, un šeit varētu zīmēt pa grupām, teiksim, jā, tas ir priekš ūdens, jā, teiksim, šeit ir slavenais pentokāns, jā,
Šeit ir B vitamīns, jā. Šeit mums ir emu tauki, jā, teizkoku eļļa blakus ir. Jā, un tad ir skudra koku mīza. Ar kaķa nagu, jā, te pat blakus. Es teram, tos punktiņus var redzēt. Jā, tad ir Fāndetoks. sarkanais, jā. Un te, lai nav jāņem līdzi tādi lielas burkas, jā. Tāda mums ir, tāda produkta vienkārši salikti maisiņos. Un tiešām mēs viņus ņemam līdzi, jo, nu, mēs gribam labi justies, mēs gribam atpūsties, negribam domāt par to, lai ceļojumā kaut kas traucētu, un arī varbūt kaut kas reizēm ir pat liekas paņems, bet tas ir labāk, tas biškucīts, kas ir liekas, nekā, ka pietrūks, un tu redzi, ka tev pēkšņi ir kaut kādas problēmas, un tu neizbaudīsi to ekskursiju, tu neizbaudīsi to snorkelēšanu un skaistās zivtiņas, ja tev vēders sāpēs, vai piedodiet atpakaļ, ja būs jāsēž uz tā poda, un tu nevarēsi no viņa piecelties, un ja tev ir nervu sistēma uzvilkta, un ja tev viss tracina, nu kāda baudīšana. Mēs varbūt tagad noslēdzot varam pagriezt uz otru pusi šo skatu, lai redzētu, kā te mums izskatās. Un tiešām mēs novēlam jums, lai jūs spējat izbaudīt savus ceļojumus. Un, kā es saku, ceļojiet un nebaidaties ceļot un saņemieties un brauciet, jo to, ko jūs esat redzējuši, neviens jums nevar atņemt. Visādas lietas, visu, ko var atņemt, bet to, ko jūs esat redzējuši ar savu aci, to nevar jums neviens atņemt. Baudiet, jo tas piepilda gan ar prieku, gan nu, visu tas piepilda, lai atkal spēks, lai atkal ir prieks un lai atkal var krāt nākošam ceļojumam. Tā kā, lai jums viss izdodas, paldies Silvija, paldies Ingūniņ. Ceļojam. Ceļojam! Mēs dosimies tūlīt peldēt un snorkelēt. Laimīgi jums!